Latgales zoodārzs, kas jau sen pelnīti kļuvis par vienu no populārākajiem un apmeklētāju iemīļotākajiem Daugavpils turisma objektiem, nebeidz pārsteigt un attīstīties. Eiropas mērogā unikālo tropiskās oāzes ekspozīciju pavisam drīz papildinās arī iespēja doties ekskursijā pa zoodārza tuvumā esošo mitrāju mākslīgā intelekta radītā Purva Rangera pavadībā. Ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras piešķirto finansējumu varēs radīt turpinājumu šobrīd zoodārzam piegulošajā teritorijā īstenojamam Purva takas izveides projektam. Latgales zoodārzs man ļoti paveic. Mēs esam no vienas puses, mēs esam pilsētas centrā, no otras puses mums blakus ir dabas teritorija, kas ir gandrīz ka neskarta, un, ko jūs laikam zināt, šis, kā tauta saka, purvs, īsti bija palicis laikam vēl no tiem laikiem, kad te vēl nebija cilvēki. Tā ir tā kā Jurassic Park, vēl no tiem seniem laikiem, kad cilvēki ar savām lapsņiem vēl neatnāca, lai uzceltu dambi. Ļoti izdevīga vieta. Tāpēc daudzus gadus atpakaļ jau bija ideja izveidot šeit tomēr dabas parku vietējiem mūsiem, un tas ir tīpaši atbilst mūsu koncepcijai, jo mūsu mazajā zoodārzā neviens dzīvnieks nav no dabas. Pēc koncepcijas tie dzīvnieki no zookultūras, tad, ja tu gribi paskatīties, ka tas Latvijas dzīvnieki, skaties tos dabā. Un tagad mums blakus atradīsies teritorija, kas ir aprīkota cilvēku un dabas saskarsmei. Zoodārza aizrautīgā radošā komanda stāsta, ka ideju, kas radusies vēl pirms 30 gadiem, tagad ir iespējams īstenot kvalitatīvi citā līmenī, jo to beidzot ļauj tehnoloģiju attīstība. Starptautiski IT nozares speciālistu un biologu komanda izstrādā aplikāciju, lejupielādējot, kuru ik viens dabas draugs varēs iepazīt Daugavpils dabas pasauli paplašinātās realitātes līmenī, ieraugot tās apslēptākos un interesantākos nostūrus. Šis nosaukums, bet galvenā ideja tur papildināt esošu 3D realitāti ar 4. dimensiju, kas ir informācijas pasaulē, kas ir mums apkārt. Lai izveidot tādu Purva Rangeri ar mākslīgā intelekta elementiem, kurš būs instalēts speciāli izveidotajā mobilajā aplikācijā, un jūs varēsiet staigāt pa to maršrutu, un Purva Rangeris runās ar jums, piedāvājot jums aiziet, paskaties kādus objektus, paskaties pa labi, tur notiek tas un tas, jo pēc geolokācijas viņš zinās, ko jūs atradaties, un piedāvās jums paskaties kādus objektus, kādus jūs interesētu. Un jūs varat, protams, izvēlēties. Piemēram, jūs interesēties ar augiem, jūs varat izvēlēties, jā, gribu par augiem. Iespējams, ka kaut kāds gribēs par zīvtiņiem. Un, protams, ka tas kā mākslīgais intelekts pilnīgi atšķirsies ekskursijas nosacīti, ja tā būs tā kā dzīva saskarsme gandrīz. Ja jūs iesiet, piemēram, dienā, vakarā vai nu naktī, arī vasarā, vai nu rudenī, vai nu ziemā, tad daba vienmēr ir skaista, vienmēr ir forša, un tā 4. dimensija arī mainīsies, tāpēc, ka tur jūs varēsiet arī ieraudzīt arī informāciju, piemēram, par to, kas pašlaik redzams nav. Piemēram, viņš jums pateiks, ka šeit liksdot tādi un tādi putni, un nospiežot linku, jūs varēsiet paskatīties, piemēram, filmu, kā īsti tie putni baro savus bebīšus maziņus. Vai nu, kā tur bija liksdu. Ja, tad kaut kas tāds, kas kaut kur kādreiz bija noticis, bet ir saglabāts priekš jums tajā informācijas lielajā laukā, lai jūs varētu paskatīties. Virtuālās ekskursijas būs pielāgotas dažāda vecuma cilvēkiem ar dažādu zināšanu līmeni. Aplikācija būs ērti lietojama arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, sniedzot viņiem iespēju pieejamākā veidā pieskarties dabas pasaulē. IT Rangeris nevien parūpēsies par to, lai ilgu laiku paliktu atmiņā aizraujoša pastaiga pa mitrāja takām, bet arī sniegs vērtīgus un noderīgus padomus turistiem, jo programmā tiks iestrādāta arī atpūtas braucienu un pastaigu plānošanā svarīga informācija par tuvumā esošajiem apskates objektiem, atpūtas vietām un kafejnīcām. Paredzēts, ka pirmajās 4 dimensiju ekskursijās varēs doties pēc gada, bet tikmēr Latgales zoodārza iemītnieki laipni aicina ikvienu uz tikšanos viņu mazajā, bet tik ļoti omulīgajā tropiskajā oāzē pašā Daugavpils centrā. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.